Labdien, Latvijas tauta! Šodien mēs kopā ar jums svinam mūsu valsts 105. dzimšanas dienu. Šajā svinīgajā mirklī katrs no mums uzdod sev jautājumu, kas ir mana Latvija? Un atbildes var būt dažādas. Ir tie, kas pateiks, Latvija ir vēsturiski notikumi, kurus tauta kopīgi piedzīvojusi. Un patiešām mūsu valsts ir piedzīvojusi nežēlīgu kara darbību. Bet te allaž ir dzīvojuši cilvēki, kuri par savu tēvu zemi ir gatavi cīnīties un krist. Un pirms 105 gadiem Latvijas republika tika pasludināta, pateicoties Latvijas strēlnieku neatlaidībai un patriotismam, un galvenais viņu ticībai par Latvijas valsts izveidi. Ir tie, kas nosauks Latvijas himnu, tautas lūgstu, skaistu, skanīgu un sirsnīgu. Mana Latvija ir mūžīgais dzinējs, tautu deja, kad viss Daugavas stadiona laukums ņirp un vizuļo krāšņos tērpos un liek skatītājs no visas pasaules aizturot elpu. Šādu atbilžu dziesmu un deju svētku norises gadā būs milzumi daudz. Vēl kāds teiks, mana Latvija ir plaši rudzu lauki, sakoptas viensētas, līkumotas upes, Baltijas jūras ūdeņu izklotie dzimti akmentiņi, svaiguma smaržas pilni meži, meldri un smilgas. Talantīgie literāti, apbrīnojami mūziķi, dainu skapis, rudzi maize, vecvecāku mājas, kaupere, mani dziesma, šo sarakstu var turpināt bezgala ilgi. Katram no mums ir sava Latvija, katram no mums ir savas vērtības, kuras kā dzīvības liesmiņi ir jānosargā no ikdienas vējiem un vētrām. Tās ir arī mūsu kopējās vērtības, kuras radās pateicoties bagātai kultūrai un tradīcijai. Tās ir vērtības, kuras padarīja mūsu valsti par unikālu un neatkārtojumu. Šīs vērtības nav radušās pašas par sevi. Tām visām ir kas kopīgs – cilvēki, garā un stiprumā lieli cilvēki. Tie ir mūsu vecvecāki, tie esam arī mēs, jo mēs atklājam savu senču skaisto pasauli. Laiks, kuru mēs piedzīvojam pašlaik, nav viegls. Pasaulē plosās kari, cilvēki plēšas. Cilvēki joprojām grib pierādīt, ka noglinot, viņi ir stiprāki un varenāki. Tāpēc mans novēlējums visiem Latvijas iedzīvotājiem ir domāt par cilvēku mīlestību, runāt par cilvēku mīlestību un ar savu rīcību pierādīt cilvēku mīlestību. Mēs visi esam atbildīgi par cilvēcības saglabāšanu. Es novēlu visiem mums ar īpašu cieņu un pietāti izturēties pret cienījamā vecuma cilvēkiem, viņu rūpēm un vajadzībām, turēt viņus godā. Es novēlu skolas vecuma bērniem un jauniešiem, saviem vienaudžiem, saviem klases biedriem, kopt savstarpējās attiecības, lai mūsu skolās nebūtu vardarbības, bet būtu cīņpilna izturēšanās citam pret citu, lai mēs iemācītos ar savu rīcību pozitīvi ietekmēt citu cilvēku dzīvi. Savu vecāku paaudzei es novēlu spēt saturēt šodienas sabiedrībā garu, lai cilvēki nebūtu sašķelti, lai spētu nenosodīt cita cilvēka domas, jūtas un viedokli. Lai šīs svinīgais mirklis, kad mēs jūtamies vienoti, dod mums spēku un enerģiju ikdienai, bet mūsu kopējās vērtības, lai konstruēt cerezīmes, kas palīdz mums virzīties uz priekšu. Jūtīsimies laimīgi par to, ka tieši Latvija ir mūsu vieta zem saules un ka nekur nevar būt labāk. Dievs svētī Latviju!